Labvakar! Mēs esam, ko mēs ēdam. Sens romiešu princips, kas patiesībā cilvēku galvās vairāk aktivizējas nevis, kad viņi paši par to domā, bet par saviem bērniem domājot. Proti, tad, kad ģimenē piedzimst bērniņš, tikai tad mēs sākam domāt, ko tad viņš īsti ēd. Vai ne tā, Ieva? Jūs esat, jau es saprotu, šī mazā Ieva ir 3. bērns jūsu ģimenē? Man vecākam bērnam ir 9 gadi. Tas nozīmē, ka tāda veselīgāka dzīvesveids noteikti ir vismaz 9 gadu garumā, jo tas ir gauža patiesība, kad ar savu piemēru vecāks parāda arī bērnam, kā ir pareizi ēst un kā ir veselīgi ēst. Kas tad ir tas īpašais, no kā jūs esat atteikušies ģimenē tagad? Mēs neaizraujamies ar čipsiem, ar kolām, ar dažādiem šiem te našķiem nosacītiem. Un mēs cenšamies ēst ar vien veselīgāk, vairāk dārziņus, vairāk augļus, vairāk pilngraudu produktus. Klausieties, tas jautrākais, ko es par jums zinu, un te es varētu aicināt ciemos arī tēti, Ievas tēti, un šīs Ievas savukārt vīru, Raimond, droši nāciet iekšā, ir kā no šīs attieksmes var uztaisīt, rupinājot arī nodarbošanos, proti biznesu. Mūsu ideja bija samalt graudus, gatavot pilngraudu produktus un cept pilngraudu maizi, un to mēs darījām vēl pirms šī biznesa un konstatējām, ka ir problemātiski iegādāties šos te veselīgās sastāvdaļas, lai maizi izceptu. Un ideja mums vispār arī, gan kādreiz, kad mēs sākām kosmētiku, gan tagad, kad mēs sākām veselīgu ēšanu, bija tāda, ka mēs nopirksim tik daudz graudus, lai, piemēram, mēs 2 gadus paši varētu malt. Tāpat mēs nopirkām dzirnaviņas, kas bija pašas mazākās, un 3. veikala atvēršanas dienā mēs sapratām, ka tās dzirnavas būs pa mazu, un mums bija jāpērk nākamās, lielākas. Bet ideja sākotnēji, protams, bija tāda, ja nevienam tas nebūs vajadzīgs, tad mēs paši mājās malsim. Un šis bērns ir 700 reizes retāk vests pie daktera, ir 200 reizes veselīgāks, un viss tas, ko raksta žurnālos, ka katram otrajam ir, alerģija no visa, kas vien pasaulē ir. Konkrēti šis bērns ir veselīgs, viņam nav alerģijas, viņam nav nekā. Bet mums ir, pieņemsim, vidējs bērns, kas tiešām ir alerģisks, un jau no dzimšanas tāds bija. Un tad mums vēl nebija šī biznesa. Bet katrā ziņā mēs izvairamies no kādām piedevām, un mēs cepam paši maizi, un mēs paši taisam makaronus, pankūkus un vispārējo. Mēs izvairamies pēc iespējas vairāk no dažādām pārtikas piedevām, kas var provocēt šīs alerģijas un alerģiskās izpausmes bērniem. Bet ko darīt tiem vecākiem, kuri nav tādi apzinīgi un centīgi un domā par katru lietu, ko viņi sagatavo priekš sevis? Tiem visdrīzāk tik un tā gribas aiziet uz lielveikalu un nopirkt jau gatavu, bet veselīgu. Kā šito dabūt gatavu? Latvijā ir viena līdzīga ģimene, kā jūsējā, kāda mamma, kura saskārusies ar līdzīgu problēmu, kad piedzimis Rudolfs, viņas pirmais dēls. Tagad viņai ģimenē jau ir 2 dēli, abi Rudolfi, jo tas otrs ir bizness Rudolfs. Rūdis, tā saucās viņas izgatavotie ļoti ekoloģiskie, ļoti garšīgie baby biezenīši, garšojot īpaši arī tētiem. Tas bija arī viens no pirmajiem jautājumiem, kurus uzdevu katram lielās rūpnieciskās ražošanas, uzņēmumam. Tad, kad es šo projektu uzsāku, kāpēc pie mums neviens neražo līdz šim bērnu pārtiku? Un tad lēnām es nonācu līdz tai atbildēji, jo mums ir pirmkārt ļoti maz tirgus. Mums gadā dzimst 20,000 bērni vidēji Latvijā. Un tas arī ir tie visi mūsu ēdāji, tā ir visa mūsu mērķa auditorija, jo šo produktu lieto vecumā no pusgada līdz gadam pusotram maksimums. Latvijas tirgus ir ļoti mazs, un lai tikai ar bērnu pārtikas nišu startētu Latvijas tirgu, tas nebūs bizness, tas būs hobijs, kā tas ir varbūt pagaidām mūsu gadījumā. Tas ir ne tikai saskaņā ar dabas likumiem izaudzis, bet tas ir pirmkārt jau Latvijas ekoprodukts, kas nozīmē to, ka mēs izēvielas izmantojam tikai Latvijā audzētas bioloģiskās izēvielas no mūsu pašu zemnieku saimniecībām. Un absolūti nekas no izēvielām šobrīd netiek iepirkts importa. Otra lieta ir tā, ka, lai burciņu, marķētu vai pasniegtu kā bioloģisku, viņam ir jābūt bioloģiski certificētam produktam. Un tas nozīmē, ka mēs esam ļoti stingrā uzskaitē dažādās certifikācijas institūcijās, kas mūs kontrolē, pārbauda līdz pēdējiem sīkumam. Man ļoti pārsteidz, ka jūs nācāt pēc padomu pie zinātniekiem.
Priekš kam jums vajadzēja zinātnieku padomus, ja visas receptes internetā var noķiept? Es domāju, ka bērnu pārtika tas nav produkts, ko mēs varam šodien izdomāt un rītā sākt ražot. Tas ir tomēr ļoti nopietns, pat varētu teikt, zinātnisks darbs 2 gadu garumā. Tika pētītas piemērotākās šķirnes gan mūsu Latvijas āboliem, ķirbiem, visiem augļiem un dārzeņiem, kas būtu bērnam piemērotākās, lai viņas nebūtu par skābu, lai viņas nebūtu par šķidru, par biezu. Tad tā viltība bija tajā, ka jums bija jāatrod, lai Latvijas tas burkāns tai burciņā stāvētu ilgi bez visām piedevām, bez kas citādi. Taisni tā, un lai viņš saglabātu arī savu krāsu. Ja tas ir burkāns, lai viņš tiešām ir oranžā krāsā un nevis, lai viņš pēc gada paliek kaut kāds pelēks vai citādāks. Izvēloties attiecīgo šķirni. Tas nebija uzreiz, ka mēs nonācām pie tādas un tādas šķirnes, ka tas ir Nantes grupas burkāni. Pakonsultējoties ar agronomiem, kas mums ieteica, kuri ir tie dārzeņi, kas ir ieteicami taisni bērnu pārtikai un kas ir ieteicami pārstrādēji. Jo ir burkāni, kas ir saldēšanai paredzēti, burkāni, kas ir bieziņiem, ir burkāni, ko mēs varam vārīt. Bet šie bija tās šķirnes, kas ir taisni. Tāpat arī pa kartupeļiem, tāpat arī pa ķirbiem un ziedkāpostiem. Izvēlēties to īsto. Bērnam un jebkuram cilvēkam ir uzturā jālieto sava dzīves vietas reģiona atbilstoša pārtika. Lai nerastos mūsu ierastā situācija, kad bērnam 6 mēnešu vecumā pirmo mēs labprāt iedodam pagaršot banāniņu, kurš pie mums ir ceļojis no 10 000 kilometru attālumā. Un tad bieži vien mēs varbūt domājam, kāpēc mums ir pārtikas alerģijas un tam līdzīgas lietas. Ja mēs ievedam, tas tomēr ir tas burkāns, tas kartupelis, viņš ir glabāts. Viņš ir glabāts, lai glabātu ilgāk, ir attiecīgi jāizvēlās mikroklimats. Un arī vēl ko var darīt lietot dažādas vielas, kas to uzglabāšanas procesu pagarina. Bet šeit ir uzreiz tā, kā viņš ir iegūts, tā arī maksimāli ātri viņš tiek pārstrādāts. Būsim reāli. Lielākā daļa no mums strādā 7 darbos, labākajā gadījumā reizi mēnesī iepērkās un pārsvarā lielveikalā nevis tirgū. Tiecīgi, tas dzīves ritms un tā veselīgais dzīvesveids neiet kopā. Pat, ja tu ļoti mīli savus bērnus. Jā, taisnība, viegli tas nav. Arī manam bērnam bija jāiziet cauri šim periodam, kad mamma nav mājās vienmēr, kad vajadzētu. Bet tas būs atkarīgs no tā, kā katrs vecāks jūtās. Ja mēs nepareizi sagatavojam pārtikas produktus, tad pārtikas produkts var būt arī mums kaitīgs. Tad tur savairojās baktērijas, kuras var cilvēku organismam nodarīt kādu postu. Tāpēc ar to gatavošanu, mājās ļoti reti, kurš ievēro gan šo dēlīšu principu, kad uz vienu dēlīšu nevajadzētu griezt dārzeņus un gaļu. Ja? Tas ir tāds ļoti elementāra lieta, bet no pārtikas drošības viedokļa ļoti, ļoti svarīga lieta. Nevienā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā uz vienu un tā pašu dēlīšu šīs lietas negriezīs. Bērnu dārzos tas ir aizliegts un to pārbauda pārtikas veterinārais dienests regulāri. Bet vai tad vispār iet kopā droša un veselīga pārtika? Drošība un ekoloģija, es esmu pārliecināta, ka iet kopā. Būtisks jau ir produktu apstrādes veids. Un, protams, ka 3 bērnu lielāka ģimene, ja ir 1 bērns, tad droši vien ir ērtāk nopirkt kaut ko jau gatavu vai pusgatavu. Un tur ir tas risks uzreiz. Tu nezini, kas tur bija tajā virtuvē, kad tu jau gatavu pēc, vai ne? Tas tiešām ir tik labs, kā tur rakstīts, bet, kad tu gatavo pats, plus mīnus tu esi droši, ko tu ieliec. Bet mēs izaudzējām ķirbis, pat tiem mēs esam 200% droši, ka tie ir labi. Un mums āboli izaug un tā. Ko jūs sakat, Inese, šī ir vienkārši perfekti atlasīta. Jums uztur speciālistiem ideāli ģimene, dara visu, kā jūs žurnālos mums mācat. Ja? Īstenībā šādu ģimeņu paliek arvien vairāk. Un priecē tas, ka mēs atgriežamies pie tā, kura mēs bijām pirms gadiem 20, 30. Principā, mēs bijām nabadzības dēļ. Tagad tas ir tā kā labais tonis, šiki tā dzīvo. Jā, tieši tā jau ir tagad 2 dažādas lietas. Tas tāpat kā, tagad ķirbi gatavot, tas īstenībā arī ir ļoti stilīgi jau. Tas vairs nav tāds prasts produkts, kā varbūt vienu brīdi mums likās. Bet paskatieties, kas notiek tagad restorānos. Tur ir grūbas, tur ir reņģis, tur ir ķirbis, tur ir kālis, tur ir rācenis un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka tas ir ne tikai tādā mājas apstākļos un daudz bērnu ģimenēm stilīgi kā mums, bet tas ir vispār stilīgi.
Tas ir skaists tāds dzīvesveids, jāpiekrīt, ka Latvijā aizvien vairāk rodas tādu cilvēku, kas grib un var atļauties arī dzīvot zaļi, bet pasaulē tendence ir savādāk nekā Latvijā, lai iegūtu lielākas ražas, lai nodrošinātos pret neražām, ģenētisku modifikāciju vai minerālu mēslu uzbēršanu ir nenormāli reižu vairāk nekā vēl pirms 10 vai 20 gadiem. Proti, pasaulē citā virzienā. Un es Briselē pārtikas lietu speciālistiem pirms īsa mirkļa prasīju, kā tas ir, vai Latvija varēs noturēties pretī šim lielajam vilnim, ka viss ir ģenētiski jāmodificē vai kā savādāk jāražo vairāk, un tas vairs nenozīmē zaļāk. I think the bioeconomy will indeed broaden the horizons for the farmers. Bioloģiskais dzīvesveids nešaubīgi ir viens no zemkopju attīstības virzieniem mazā zaļā valstī kā Latvija. Tas, protams, paplašinās arī zemkopības iespēju horizontus pie jums, bet to nevajadzētu arī uzskatīt par nākošo gadsimtu pārticības vienīgo pamatu. Pārtikas cenas un vēl jau vairāk pieprasījums. Pēc arvien vairāk pārtikas, turklāt lobarības, jau arī biodegvielas un pat šķiedras, kas kurinām enerģētikā vai lietojam kā izēvielu jauniem produktiem, tikai pieaugs. Turklāt tieši šobrīd ar neremdināmu apetīti mūsu ikdienā ienāk pieprasījums pēc arvien lielākiem apjomiem tieši biomasai enerģētikā. Te nav runa tikai par biodegvielu, bet arī jauni augi, no kuriem mēs pārstrādāsim, piemēram, apģērbus, mēbeles, mašīnas un tam līdzīgi, jo zemes dzīlēs izēvielu paliek arvien mazāk. Mums arvien vairāk ir jāiemācās izaudzēt tas viss šobrīd uz lauka, un tas savukārt novedīs mūs arī pie īpaši atraudzīgām un klimata pārmaiņām pieskaņotām sēklām. Tātad zemnieks nākotnē būs ne tikai pārtikas audzētājs, bet arī izēvielu radītājs daudzām citām mūsu dzīves jomām. Vienmēr sakot, mums agrāk vai vēlāk nāksies pieņemt, ka katrā lauksaimniecības nozarē jaunās un intensīvās tehnoloģijas un saimniekošanas metodas nāks iekšā tāpēc, ka visai civilizācijai izmisīgi trūks ēdienu un degvielas. When you deliver or supply it to a refinery. People will say, come on, this will create a GMO. Es pieņemu, ka pirmā reakcija jebkuram eiropietam un īpaši Latvijā būs ārprāts, tātad ģenētiski modificēta pārtika un enerģētika ir nenovēršama mūsu nākotne. Nē, neaizmirsiet, ka pasaulē vēl arvien ir ļoti daudz neapstrādātas zemes. Ar jauniem augiem, jaunām šķirnēm, apūdeņošanas sistēmām mēs vēl varam daudz un ilgi noturēties pretī ģenētiski modificētai nākotnē. Tiesa, laikam jau šie jaunapgūtie tīrumi pārsvarā tiks apsēti ar biodegvielas, nevis ar pārtikas kultūrām. Un tieši mums, eiropiešiem, šajā enerģētikas jomā zemniecībai vienkārši strauji būs jāmaina pašai savu attieksmi. Citādi mēs audzējam tikai dārgu pārtiku, bet vēl dārgākos energoresursus iepērkam no citiem. Vai šī zaļā ekonomika tomēr nav arī vienlaikus tāds ķīmijas industrijas vecais vilks, tikai ietērpies zaļā jērādā? Varbūt cilvēki tikai māna sevi, ka zaļš ir moderni un tādējādi viņi glāb pasauli. Patiesībā tas ir vienkārši jaunais ķīmijas industrijas reklāmas sauklis. Pēc zaļo maksā vēl vairāk. Nē, nepiekrītu. Agrāk vai vēlāk viņi cenas dēļ vien būs spiesti pāriet no naftas izēvielās iesakņotās ķīmijas uz bioizēvielām. Šī pāreja Āzijā gan būs daudz straujāka, jo saprotams, ka naftas lobijs turpina te rietumos uzturēt mītu, ka vecie laiki varbūt mums vēl tomēr atgriezīsies. Taču cena drīz vien piespiedīs arī mūsu eiropiešus pārorientēties vai bankrutēt, jo bioizēvielas kļūs lētākas un naftas produkti gluži pretēji dārgāki. Kā jums šķiet, vai tas ir tiešām tik ekskluzīvi, ka mēs te būsim veselākie cilvēki pasaulē, jo mēs ēdīsim pareizi, paši audzēsim, paši malsim, paši visu? Mēs noturēsimies pretī pasaules tendencei pabarot vienkārši ļoti daudz izsalkuši cilvēki ir pasaulē. Katrs 6. šovakar ies gulēt nepēdis. Tas mīts par to, ka veselīgs uzturs ir dārgs, arī ir diezgan dziļi iesakņojies, jo parasti tas, kas arī tiek publicēts žurnālos, ir tādas ļoti mistiskas diētas ar produktiem, kas absolūti nav Latvijas produkti, un viņi neskapēc ir jālieto, un tad viens tu drīkst, otrs tu nedrīkst, un tipiskos Latvijas tomātus pēkšņi kāds nedrīkst lietot, jo viņam ir tāda asinsgrupa. Pagaid, bet tas jūsu piegājiens ir kāds, ka mēs ēdam tikai to, kas šeit ir dabiski augtspējīgs, un tad mēs esam laimīgi, ja?
Tas būtu tas labākā lieta, ko darīt, jo arī pēdējā laika pētījumi rāda, ka tas, ko cilvēks ēd izaudzēt uz vietas, savus vietējos produktus, ietekmē šo veselību labāk. Jūs sakat, aizspriedumos dzīvo sabiedrība. Man liekas, viņi dzīvo arī aizspriedumos, ka graudus ēst arī neveselīgi, jo baltmaize, esot pa daudz vienkārši. Mēs visas bulkas un visu, ko rijam, esot daudz pa daudz. Redz, mēs maļam pilngraudu miltus, un tāpēc, sekojot līdz tādam veselīgam uzturam un izveidojot arī graudu spēku, tā pati galvenā ideja bija tāda, ka mums bija nepieciešama pilngraudu milti. Un pilngraudu milts ir tāds, ka mēs ņemam visu graudu un samaļam. Pilns grauds. Nav tie baltie, smukie, bīdelētie, atsēnelotie pirms tam, bet ar visām sēnelām iekšā, vai? Ka mēs pārkožam graudu, tad viducītība baltumiņš. Tas ir tas, ko jūs varat nopirkt veikalā. 1870. gadā, attīstoties lauksaimniecībai, lai cilvēkiem būtu daudz pieejamāks milts izstrādājumi, maizi varētu cept, visus varētu pabarot pasaulē, jo cilvēki taču pieauga. Tika radīta slīpēšanas iekārta. Respektīvi, noslīpējam apvalku, noslīpējam dīgli, noņemam visu labo B1, B2 grupas vitamīnu, vispārējo, kas tur labais ir iekšā. Dīglī ir eļļas, un eļļas ir tās, kas bojā graudu, oksidējas. Respektīvi, eļļa elpojot skābekli, paliek rūgta, oksidējas. Un pilngraudu milta vienīgais mīnus ir tāds, ka viņa derīguma termiņš ir 3-4 mēneši. Un tāpēc, protams, lielā industrija netaisās, vai ne? Bet kamēr viņš ir grauds, tikmēr stāvēt var. Mēs maļam visu graudu, tātad pilns grauds, un neatkarīgi no tā, vai mēs samalsim smalki, vai mēs samalsim rupji, tas vienmēr būs pilngrauds. Jo samaļam pilngraudu. Un tad šis ir tas 700 reizes veselīgākais nekā parasts milts veikalā. Jā, es jums te nolikšu tuvāk, jo viņas jau pusotru gadu skatos. Krāsa pilnīgi krāsa, kā redzat, viņa ir tumša. Klausies, un karsti tieši silti, jā. 40 grādi, tas tāds maksimums, kas ir arī novērots. Ines, ko jūs sakat, šis ir tiešām daudz labāks? Pilnīgi taisnība ir, un īstenībā uzturas speciālistiem bija ļoti liels prieks, kad bija kāda vieta Rīgā, kur varēja šos pilngraudu miltus dabūt, jo tā ir lieta, par ko mēs runājam ar saviem klientiem, pacientiem visu laiku. Ja tu pasaki cilvēkam, pērciet pilngraudu maizīti, tas, ko viņš saprat, vai aiziet uz veikalu, nopirkt maizīti, kurā izskatās, ka ir iekšā, jā, bet tur iekšā ir 3-4 graudiņi vienā šķēlītē. Līdz ar to smukam tā ir tāda parodija par šo tēmu. Un pilngraudu produktiem labums ir tāds, ka mēs apēdam vienu šķēlīti un mēs jūtamies pāēduši atšķirībā no klasiskās, piemēram, baltmaizes, kur varbūt šajā situācijā gribētos 3 un 4 šķēlītes. Un tas iemesls ir tāpēc, ka pilngraudu produktam, tad visi šie apvalcimi, kā jau Raimonds stāstīja, tie ir tie, kas dod mums šķiedrvielas. Un šķiedrvielas ir ļoti svarīgas, lai mums organisms varētu labi funkcionēt. Vai nav ļoti bieži šī aizraušanās ar moderno un veselīgo nojauc ceļu, kad nevar laikam tā, ka tomēr sabalansētībai tai jūsu slavenajai piramīdai, ko jūs vienmēr mums rādat, ir jābūt visa pamatā tik un tā. Pat ja tā zivs ir veselīga, viņai jābūt tur, viņa nevar bez. Protams, tā labā lieta ir piramīdē tā, ka tā parāda, kas viss mums ir jāiekļauj ēdienkartē. Mēs nevaram pārtikt tikai no graudiem, kaut arī graudi ir galvenais enerģijas avots, bet graudi nebūs, piemēram, C vitamīna avots, nekad nav arī bijis. Ja? Tātad mums šie augļu dārzeņi ir nepieciešami. Graudos ir salīdzinoši maža olbaltumviela, tā kā gaļa un zīves mums tāpat būs nepieciešama, un arī dzelzs. Ja? Mūsu uzskats ir tāds, ka, ja es vismaz brokastis vakariņas, mums ir obligāti jānodrošina pēc mūsu noteikumiem, nosacījumiem. Protams, ja bērns arī ir gatavs ēst to visu. Bet ja viņš būs gatavs ēst tad, kad tu pats būsi viņam radījis ar savu piemēru to, ka tas ir jāēd no bērna kājas. Es uzskatu, ja cilvēks spēj ģimenē un savās mājās bērnam nodrošināt gan to pilnvērtīgo uzturu, gan visas pārējās lietas, tad arī nebūs tik šausmīgs apdraudējums tās vienas pusdienas skolā, kas varbūt neatbildīs tam vecāku uzskatam vai principam vai tam līdzīgi. Kā izpaudīsies jūsu svētki? Nebūs taču pilns ar aizliegtiem augļiem, vai ne? Bet kāpēc ir jādomā, ka torte ir tik šausmīgi jāaizliedz, vai bērnam ir jāiet tikai kartupeļi un kāļi un viņš neko dzīvē citu nedrīkst neredzēt, neēst? Nē, mēs cepsim torti, bet pilngraudu torti, ja? Jā, forši. Pilngraudu torti, pati cepšu. Ziemassvētkos mēs cepsim pilngraudu piparkūkas. Nevienmēr jau runa ir tikai arī par to produktu, bet arī par to attieksmi un par to vidi, kurā ģimene un piedāvā kaut vai tam pašam bērnam ievērot kaut kādas lietas un cerēt, ka viņš to pārnesīs uz savu dzīvi, jo pētot, piemēram, skolēnu ēšanas paradumus,
tika atklāts, ka tie bērni, kas ēd ar vecākiem vismaz reizi dienā vienu maltīti, viņi ēd veselīgāk nekā tie, kas neēd šīs maltītes dienā. Un īstenībā mums ir apmēram... Tas ir ar tādiem prātīgiem vecākiem. Tikpat labi vecāki var nopirkt kopīgai maltītei vienu čipšu paku. Bet arī šī emocionālā puse ir ļoti svarīga. Un ja mums ir apmēram 12% ģimeņu, kas neēd ar saviem bērniem kopā vispār, tad ir ļoti grūti vispār kaut ko mainīt. Vedot bērnu skolas, redzu, kad no tās pašas skolas skolnieki iet ar čips paku brokastīs un kolas pudeli. Tas nozīmē, ka viņš neēd mājās brokastis ar vecākiem, vai vecākiem nav laika, vai viņiem nav iespēja vai intereses gatavot. Bet jāatņās, ka tu ieliec pamatā tos dažos gados, ar ko tu viņi kopā ēd, vai tam līdzīgi pamata visai nākamajai dzīvei. Varbūt kādam būs klikšķis, viņam piedzīves bērns, viņš sāks veselīgi domāt, bet Klau, kā tad ir vispār tāda ideāla droša vide bērnam, par ko mēs te visu laiku runājam? Jo bērniem taču to labāko vispār pēc definīcijas ir iespējami no visiem tiem aspektiem. Galvenais ir pamēģināt un sākt. Tas ir tas, man liekas, no kā latvietis parasti baidās uzsākt kaut ko. Un ja ir kāds, kas rāda piemēru un kāds vēl pamudina un atraktīvā veidā pasniedz to, kas ir drošs un parāda, ka tas ir viegli, tad pamēģināt. Jūs jūtaties, ka varat saviem bērniem tādu 100% dzīves drošību, vismaz līdz tam brīdim, kamēr viņi jūs klausa, pēc tam jau tāpat neklausīs un darīs visu, ko gribēs? Es domāju, ka 100% nevar būt nekas. Sāksim ar to, ka tāda 100%, kurš var apgalvot, ka viņš var 100% nodrošināt visu neviens. Bet cik tas ir mūsu spēkos, cik tas ir mūsu iespējās, cik bērni to paši ļauj un cik mēs to varam. Es domāju, ka jebkurš normāls vecāks, tā skaitā arī mēs, cenšas un centīsies nodrošināt pēc iespējas drošāku, veselīgāku vidi, kur dzīvot. Tā ir. Ko es jums varu teikt? No visa šī mēs varam mācīties vēl vienu diezgan nopietnu gudrību, ka no šīm lietām var uztaisīt arī normāli, nesauciet varbūt to par baby biznesu, bet to, ka pieprasījums saviem bērniem dot to labāko pārtiku, tās labākās, drošākās, piemēram, mēbeles vai daudz ko citu, ir Latvijā radījis vairākus uzņēmumus, kur vīrs ar sievu kopā un maziem bērniem palīgā rada lietas, kuras var pārdot arī citiem, turklāt vēl ārpus Latvijas. Šitā arī ir baigā dzīves gudrība. Nav tas īsti baby bizness, bet sev par mieru un citiem par drošību un prieku. Pirmkārt, viņām jābūt drošām, lai tu tam uzticētu savu bērnu, jo drošība ir pamatā visam, es uzskatu. Otrkārt, viņām ir jābūt īpašām, lai viņas patiktu bērnam. Pirmie prototipi, ko mēs taisījām, tas bija kopā bērniem radīts. Jo sākumā viņš bija pārzīmē, šitas nav. Mēs ļoti vērīgi ieklausījāmies to, ko saka bērni un kā viņi ar šīm mēbelēm darbojās. Ko viņi no mēbelēm saprot? Lielai taču saprot. Ko bērns var pateikt? Viņš pasaka tev vairāk, nekā tu spēj iedomāties. Teiksim, tu noliec to krēslu, piemēram, 10 mēnešu vecam bērnam. Ja? Viņš ar viņu sāk darīt lietas, par ko tu pieaugušais cilvēks nebūtu iedomājies, ka bērns to dara ar to krēslu. Spēlēt mašīnās? Nē, viņš visu, ko dara ar to krēslu, sākot no tā, ka viņš viņu tā kā izpēta, un pirmais, ko viņš dara, viņš tā kā uzkāpja ceļiem, mēģina viņu apgāzt. Parasti viņš arī apgāž to krēslu, un tas ir bīstami, ja? Bet, tāpēc mums tā konstrukcija ir izveidota īpaši stabila, lai viņš neapgāstos, tas krēsls. Otrkārt, ko man meita darīja, viņa iemācījās staigāt ar to krēslu. Viņa vienkārši paņem viņu un stum pa istabu. Tas ir tāds pavisam maziņš, kas vēl tikai mācās. Jā, bet viņam ir ļoti interesi par to krēslu. Viņš uz viņa grib sēdēt tajā vecumā. Viņam tas ir ļoti svarīgi. Vai mums te ziemeļos ir laba gaume, lai baby biznesu uzrunātu pasaulē? Jo man šķiet, ka mums pārmet, ka mēs esam tādi pelēko, brūno, to zemestoņu fani, un citur pasaulē cilvēki grib dzīvot krāsaināk, vai jūs ar savu konceptu baby biznesā tādu ļoti atturīgu, es teiktu, to krāsu paleti varat iekarot tirgu? Mana pieredze ir tieši pretēji, kad tie veikali, ar ko mēs strādājam, viņi vispār negrib redzēt krāsas. Ja? Piemēram, Austrālijā viņi neņem to tā kā pelēku zilo vispār, jo viņiem tas liekas jau krāsa, kas var neiederēties interjerā. Tā kā tas ir baigi smalkās nianses. To var apspēlēt aksesuāros, pieņemsim. Ja kāda interesi ir taist krāsa, tad paņem aksesuāru kādu sedziņu vai kuru lietu, rotaļlietu. Jo iedomājies, kāda izstāsta bērnu istaba, viņa piebāsta ar mantām. Reāli mantas grāmatas, viņas ir čupām sadāvinātas.
Un tas arī rada to interjeru. Un, ja tev vēl mēbeles ir tur visās varavīksnes krāsās, tad bērns vienkārši apjūk. Viņam viens jūklis apkārt ir. Es saprotu, ka jūs spiežat arī uz masīvu koku mēbelēm. Rietumos tagad ar visu IKEA un tādiem ir diezgan parasts, ka tu nopērci kaut kādu skaideni, kur vienreiz saliekot, otrais vairs nedz izjauks, nedz saliksi. Vienkārši pirks lētu vēl vienu skaideni, ja vajadzēs pārvākties. Kāpēc jūs ejat uz tādām, kuras varbūt 7 paudzēm noderēs un nebūs salauztas, tas pircējs tā nedomā. Jā, tas, kāpēc mēs pamatā veidojam kolekciju no ilgtspējīgiem materiāliem, tas nav masīvs, ko jūs pieminējāt. Tas ir bēres saplāksnis, viņš ir izturīgāks par masīvu, jo viņš ir līmēts no mazām kārtiņām, kas piedod tai mēbelē īpašu stabilitāti un viņa nav salaužama. Un, tas, kāpēc mēs to darām, ir paša tāda pretošanās tam, kas notiek tagad, kad viss ir lēts. Ja? Mēs nopērkam IKEA krēsliņu par 5 lati. Tas nekas, ka mēs tur vēl ko, piemēram, kurpes uzsēdāmies un viņš salūza, mēs nopirksim citu, jo kas tad tur bērnam tur paies 5 gadi, mēs izmetīsim ārā. Ja? Mēs par to pretojamies, jo tas viss, ko tu nopērci, ja? Tur jau nav tikai krēsls, tur ir patērētā enerģija, iepakojums, kas varbūt arī paliek dabā, tur vēlns viņu zina cik gadus. Ja? Un ja mēs to visu kultivējam un tikai pērkam, tāpēc, ka tas jau ir lētas, jo neko nemaksā, tad mēs galu galā mēs radam paši sev vidi, kurā mēs negribēsim dzīvot pēc kaut kāda laika. No biznesa viedokļa tas ir pilnīgi nepareizi domāt, ka tavu produktu nopirks un vairāk nepirks. Ja? Jo viss jau balstās ar to, ka mēs tagad ražojam tādas leduskapis vai tādas veļas mašīnas, kuras pēc 5 gadiem jāmet ārā, lai tu pirktu atkal nākamo. Ja? Tā tas ir, bet mēs neesam biznesmeņi, ja? Mēs esam vienkārši cilvēki.